Čau! Šī ir mana atsauksme Indrei par mūsu sesiju. Es gribēju izstrādāt aizvainojumu, jo tā kā gads man iesākās tieši esot šajās sajūtās aizvainojumā, tad es sapratu, ka man ar to ir jāstrādā. Šis ir nākamais solis. Un sapratu to, ka es jūtos arī patiesi ērti, esot šajā aizvainojumā. Un tad es varu nedarīt to, ko es negribu darīt. Mani liek mierā, mani neaiztiek, manis neko nepieprasa. Un analizējot, saliekot kopā visu to, ko es saklausīju gan webinārā, gan arī pati, piedomājot, pāanalizējot, tad es sapratu, to, kad ieraudzītājot visu to kopainu, kā tas izskatās, kad es vienkārši baidījos palikt vientuļa, jo manas dzimtas sievietes tieši tā arī rīkojās, un tas vairāk bija par izdzīvošanas jautājumu. Tajos laikos viņām vienīgais veids likās, kā izdzīvot, ir nevis palikt vienai, piemēram, ar bērniem, bet turēties pie vīrieša, kurš ir tas sagādnieks, kurš ir tas, kas var parūpēties un dot māju vietu un visu pārējo. Bet, lai tur tajā pozīcijā noturētos, tad ir jāizdabā, lai šis cilvēks tā kā neatteiktos no tevis. Un šī te izdabāšana, tā ir sevis noliekšana, tas ir savu vēlmju un vajadzību atlikšana, un līdz ar to krājās tas aizvainojums pa brīdim. Un sesijas laikā man bija tā iespēja arī palaist šo programmu, jo tagad es saprotu, ka man tas nekalpo par labu. Palaidu, es arī izliku visu savu aizvainojumu pret tiem cilvēkiem, pret kuriem es viņu biju krājusi. Un tagad man ir tā iespēja no jauna sākt veidot attiecības tā, kā es to vēlos. Bet šoreiz izsakoties, pasakot savu nostāju, savu domu un nevis uzspiest vai kā, bet vienkārši ar mieru, ar sapratni, pieņemot, kad arī otram ir viedoklis, jo es tā nemāku. Es tā nemāku vienkārši risināt konfliktus, jo mana reakcija uzreiz, kā notiek kaut kāds konflikts vai kas, es uzreiz sastingstu, es neko nepasaku, es visus tos aizvainojumus noriju, kā tādus krupjus, un tur nav nekāda risinājuma tajā visā. Un tagad man ir tāda vēlme iet šajās sarunās un neapcelt sevi, bet pateikt, ko es patiešām domāju. Un tas ir riktīgi forši. Man tāda iekšēja pārliecība, atkal tāds miers iestājās pēc sesijas, kad tas ir izdarīts, jo arī tas aizvainojums, kas ir sakrājies, viņš jau nekur nepazūd. Tās attiecības tāpat ir grūti kaut kā veiksmīgi, veselīgi uzturēt, ja tu esi dziļi sirdī kaut kur apbiežojies pret to otru cilvēku. Tad viena forša sesija atkal ir pagājusi. Un man ļoti patīk, Indra, ka tu arī tajā ar to savu iedrošinājumu palīdzi man izpildīt to, kas sesijas laikā ir nepieciešams, jo es esmu pamanījusi, ka, ja es palieku viena pati, es no sevis nevaru tās emocijas dabūt ārā, bet tu ļoti labi ar savu iedrošinājumu, ar saviem piemēriem man palīdzi. Man šķiet, kad tā es veiksmīgāk izpildu to, ko es vēlos sesijas laikā. Paldies tev liels, Indra, un tad jau tiekamies atkal kādu citu reizi.